Tātad tas, ko es šodien pastāstīšu, man ļoti patīk runāt. Parasti manas apmācības ir tādas 5-8 stundas, man liekas, kaut kas man ir arī pieredzējusi. Tādas lielas un garas un masīvas, mēģināšu tagad īsi un kodolīgi. Lūk, jau minēja iepriekš, ka šodien centrā ir tātad komanda, darbinieks, komandas biedrs, un arī uz to tātad šodien paskatīšos no perspektīvas tātad employee advocacy, speciāli visi termini arī būs angļu valodā, ar mērķi, lai nepieciešamības gadījumā varat googlēt un skatīties, kas tad tas viss īsti ir. Bet tātad nevis employer branding, nevis darba devēja tēla veidošana, bet tātad employee advocacy, jebšu darbinieks kā zīmola vēstnesis. Un kāda tad tam ir nozīme? Jūs katrs šeit arī, es saprotu, pārstāvat katrs savu uzņēmumu. Darbojoties ārkārtīgi daudzās dažādās nozarēs, dažādos uzņēmumos, un katrs uzņēmums, arī jūsēja, pārsvarā tās, protams, mārketinga nodaļas, rūpējās par to, lai jūsu uzņēmums izskatās noteiktā veidā, izklausās noteiktā veidā, lai tiek uztverts noteiktā veidā. Un skaidrs, ka katrs to rūpējas daudz dažādos veidos, tā reklāma veidošana, tiek izstrādāti brandbuki, tātad tiek strādāts pie PR aktivitātēm, iekšējās, ārējās komunikācijas, tā tālāk, tiek taisīti bukleti, mājaslapas, e-pasta mārketings, tā tālāk. Un katrs uzņēmums tātad ārkārtīgi rūpējas strādā pie tā, lai būtu noteikti šis te zīmola tēls. Taču visi zīmoli, kā zīmoli, ja mēs atņemam tātad komandu pārējos cilvēkus, tātad zīmols kā tāds viss dzīvo šajā pusē. Ar savu logo, ar to kāds tātad ir zīmolā viss šis te uzstādījums, stils, pat tons, tātad kādā tiek runāts, viss šita zīmola identitāte tātad ir šajā pusē. Bet kas ir būtiski? Ka tur, otrā pusē, un par to es runāju arī sociālo tīklu kontekstā un vispār komunikācijas kontekstā kā tādā, ir šī te otra puse, kas savā ziņā ir atrauta no zīmola un dzīvo savu dzīvi, un kur ārkārtīgi būtiski veidojas arī reputācija, kas ir viens, kā arī noteikti zinat, no tādiem gan klupšanas akmeņiem, gan te galvenais pamat akmeņiem katra zīmola dzīvē, tātad reputācija veidojas tur ārā. Un kāpēc? Jo tur ārā ir cilvēki, kuri tātad šo te ainu redz, kas uztver krāsas, uztver tekstus, izlasa kaut ko vienā vai citā veidā, dzird radio reklāmu, redz TV reklāmu, redz sociālo tīklu ierakstu un tā tālāk, bet tātad uztver katrs to kaut kādā savā veidā. Un līdz ar to šie te iespaidi, emocijas ap zīmolu, tas viss dzīvo dzīvi tur ārā. Un ja mēs te paskatāmies, labi, par sociālajiem tīkliem ir skaidrs. Sociālajos tīklos es, lūk, kā knāķi, redzēju reklāmu, man viņa patika vai nepatika, atsēju kādu iespēju, turbūt ļoti nepatika, es dodos sociālos tīklos, rakstu par to komentāru. To redz mani draugi, lūk, mamma, tētis, tā tālāk, viņi domā, jā, tiešām nav labi, viņiem ar tā tad rodas kaut kāda papildus emocija un tā tālāk. Tādā veidā šis te iespējas par zīmolu sāk dzīvot savu dzīvi tur ārā. Un kāpēc es par to runāju un kāpēc par to runāju kontekstā tieši saistībā ar darbiniekiem? Jo darbinieki arī ir tieši tādi paši sociālo tīklu lietotāji, kā ik viens no followeriem un sekotājiem, tātad kas ir zīmolam. Un kas ir būtiski, tad principā komanda, tie, kas strādā konkrētajā uzņēmumā, arī sadarbības partneri un tā tālāk, bet principā šī te pirmā līnija, pirmā vēstnieku līnija un šie te saucamie advokāti, jeb šo vēstneši, zīmolam ir paši darbinieki. Jo ikdienā, lūk, kā tika minēts, neatkarīgi no tā, kurā līmenī darbinieks strādā. Protams, ir kaut kāda lielāka vai mazāka saskara ar grūtībām, šo te realitāti un tā tālāk. Skaidrs, ka varbūt zemāka līmeņa speciālistam ikdiena varbūt ir skarbāka uzņēmumā. Lūk, ir jāstrādā, piemēram, ar smagiem klientiem, kamēr cits varbūt rūpējas par B2B attiecībām, katru dienu lidinās lidmašīnā uz jaukām tikšanās brokastīm. Ja? Skaidrs, ka šīs te tā realitāte un dzīve ar uzņēmumu katram būs dažāda. Taču, jebkurā gadījumā,
katram no šiem cilvēkiem ir kaut kādas savas izjūtas par uzņēmumu, tātad par šo zīmolu, arī par produktu, īpaši, ja komanda pie produktu strādā, produktu izstrādā, zina, ja, piemēram, pārliecināt par to, cik tas ir labs, vai ir atsevišķi departaments, kas strādā, piemēram, pie pētījumiem un zina un ir pārliecināti, ka šis produkts ir labs un ka tas, ko saka reklāmas, tas, ko saka sociālā tīkla un tā tālāk, ir taisnība. Tas skaidrs, ka šie cilvēki ir labākie vēstneši. Nevis tas influenceris, kam dos notestēt to produktu un teiks pastāst kaut ko labu, bet šī pirmā tātad frontes līnija, šie te darbinieki. Un kā tad to var izmantot? Un kāpēc tiek runāts tātad par to, kāpēc ir šis jautājums, tad vai šie te darbinieki kā vēstneši, tad vai labums ir uzņēmumam izmantot tos, kā saka, savās aktivitātēs un komunikācijā, vai labums tad ir pašiem. Un ņemot vērā, ka katram no mums ir mobīlie telefoni, katram no mums ir tātad darba vieta, birojas neatkarīgi no tā, vai lūk, hibrīds, vai jūs esat mājās, vai jūs esat birojā, jums tāpat ir kaut kāda jūsu ikdiena, vai tas mājās, ikrīta kadrs ar mīļāko krūzīti, vai lūk, zooms ar jūsu kolēģiem, vai jūs esat lūk birojā, kur jūs jautrojaties pusdienas laikā, un tieši tāda mums izskatās, vai ne? Darba dzīve, es apmēram tā iedomājos, ka tā ir birojos, ļoti ceru, ka tā ir. Bet skaidrs, ka ja šādi kadri tiek fiksēti un ja cilvēks dalās ar savām darba gaitām, dalās ar komandu, vai šeit mierīgi varētu būt arī produkti, stāstīt, kā tiek produkts izstrādāts, rādīt kaut kādas aizkulises, kā lietas noteikti tā tālāk, vai forši selfie ar mans labākais teams ever un tā tālāk. Skaidrs, ka visi tie, kas šo redzēs, kas ir šo darbinieku tīklā atkal, jo kas ir šo darbinieku un komandas, tātad draugi, ģimenes, tā tālāk, arī katram radīsies savs pozitīvs iespējas par šo uzņēmumu, par šo zīmolu un kaut kādu pārliecību par, tātad arī par šo produktu. Un tas ir, kā saka, jāizmanto un jāņem vērā. Jo viens no aspektiem, ko man mēdz aizrādīt un saka, jā, man ļoti patīk 6 aiztaisīt datoru, doties mājās un tā kā izslēgt to darbu. Work-life balance, viss par to runā, nu tā kā vajag. Tā ir, protams, vakarā aizdoties mājās ir jāspēj atpūsties, bet tas, kas nemainās 24 stundas diennaktī, ir, ka konkrētais darbinieks ir konkrētā uzņēmuma darbinieks, un viņš tāds ir arī nakts vidū, tas nemainās. Un kāpēc tam ir nozīme? Jo mirklī, par to bieži tiek runāts krīzes komunikācijas kontekstā. Mirklī, kad darbinieks aiziet mājās un, piemēram, vakarāks ir privātais laiks, piemēram, sociālos tīklos ieraksta, ka teiksim, 10. atgriežoties no biroja, kur ir ļoti veiksmīgi pabeidzis projektu, pie kā visa komanda ir strādājusi mēnešiem ilgi un rīti launch un visi laimīgi, bet šīs darbinieks aiziet mājās un ieraksta sociālos tīklos, ka kā man besīk, ka man darbā ir jāpaliek līdz 10, kā es šito ienīstu. Ir skaidrs, ka tajā mirklī tiek visā šajā cilvēku tīklā principā iedragāts viss zīmola tēls tajā brīdī, jo skaidrs, ka tad es iespējams, ka pat negribētu doties pēc tam tur strādāt, jo tur baigi nodarbina un tā tālāk. Skaidrs, ka šo ziņu pasniedzot citādāk un pasakot, ka jā, pagājušajā mēnesī katru dienu beidz darbu 10, bet beidzot mēs visi esam varoņi, esam to izdarījuši, rītī launch un visi esam priecīgi, tā ir pilnīgi cits tonis, cita ziņa. Un, kā saka, tajā brīdī jāsāja pilnīgi citi iespēja par saliedētu komandu, par gatavību kopā pabeigt projektu un tā tālāk un tā tālāk. Un līdz ar to atkal zīmolam, kā saka, zīmolam šādi iemācot darbiniekiem pareizi komunicēt un efektīvi, zīmola labums ir tāds, ka, protams, nāk par labu pašu zīmola tēlam, un, kā saka, uzņēmumam kopumā, tātad tiek stiprināts šis tēls, un privāti savukārt, kur tad tas labums tam darbiniekam ir, ka privāti, protams, ir starpība, vai es pasaku, ka es esmu priecīga, kā saka, nodoties darbam un projektu pabeigt, jo es pasaku, man viss besī, un es kāpēc vēl neesmu aizgājusi. Skaidrs, ka tas arī vai nu stiprina manu profesionālo tēlu, vai tieši otrādi iedragā, jo pēc tam skaidrs, ka uz mani skatoties citi, uz mani tīri kā profesionāli, var domāt, ka, ja viņai tik ļoti, kā saka, nepatīk vēl strādāt, tad varbūt nevajadzētu viņai piedāvāt nāk uz mūsu kompāniju un tā. Un šeit, protams, arī nereti man jautā, kāpēc apmācīt darbiniekus tagad stiprināt viņu profesionālo tēlu, viņi sevi tik labi un daudz rādīs, tad nāks no citām kompānijām, gribēs arī viņus pie sevis un tā tālāk. Šeit ir lūk CFO un CEO dialogs. Jā, par to, ka, protams, jā, risks pastāv, bet arī tā man pārliecība ir tāda, ka ja uzņēmums iekšienē parūpējas par to, ka man tur ir labi un es negribu doties no turienes prom, viss būs kārtībā. Tad es neiešu prom arī tad, ja vilinās.
Un šie te veidi, tātad, nu, protams, tas iepriekšējais ar suņiem, man gan arī tāda bilde ar suni birojā, bet skaidrs, ka pat šādi pavisam vienkārši posti, tagad, ja es runāju par darbinieks, kas rada savu privāto saturu, tātad ne uzņēmumu saturu, bet privāto saturu. Neatkarīgi no tā, kas tiek rādīts, lietojot pareizos atslēgas vārdus vai lūk pat tāda nianse kā #BeProud, kas ir kaut kur apakšā, skaidrs saliekot šo te lepnums kopā ar to, ka es tur esmu, tā tālāk, tad tie, kas zina, kur es strādāju, saliek to kopā, acīm redzot, izskatās, ka es izbaudu tajā brīdī to laiku, ka es tur esmu un tā tālāk, un tas atstāja patiesībā ļoti, ļoti būtisku iespēju par pašu zīmolu. Un šis būtu tas, ko būtu jāmēģina stimulēt darīt darbiniekiem. Ikdienā radīt saturu par savām darba gaitām, par produktu, par, kā es teicu, lūk, kaut vai produktu izstrādes procesā rādīt šīs aizkulises un stāstīt, kā produkts top. Un šo te darbinieks kā vēstneses principu, tā ir arī viena no stratēģijām, kopā 24 komunikācijas stratēģijas, tātad dažādas, ja, kādām uzņēmums var pievērsties. Un šī te ir pat atsevišķa stratēģija, pie kuras var uzņēmums strādāt. Mirklī, parasti to izmanto mirklī, kad ir situācijas vai nu pēc krīzes, kaut kādas noteiktas, kad ir apšaubītas uzņēmuma vērtības, vai ir bijusi kāda krīzes situācija ar kādu produktu un nav vairs auditorija droša, tātad par produktu kvalitāti un tā tālāk. Vai arī reizēs patiesībā, kad ir krīze pašā uzņēmumā, liela daļa komandas aiziet prom, piemēram, atnāk ļoti daudz jauni un atkal šis jautājums, kā dabūt šo te saliedētību atpakaļ. Un šie te uzdevumi un ieguvumi šādas stratēģijas izmantošanai, kas principā nozīmē stratēģiju ieviest, nozīmē vienkārši pirmkārt iedvesmot, otrkārt izglītot darbiniekus par to, kā tātad privātajā komunikācijā iekļaut šo te komunikāciju par uzņēmumu, kā to pareizi rādīt. Bet tātad šie te pamatu uzdevums šādai stratēģijai ir principā nodot darbiniekiem šīs uzņēmuma vērtības, saprast, kā pat tām pareizi komunicēt, stiprināt šo te publisko tēlu. Un arī būtisks moments ir šitas stiprināt šo te saliedētību kolektīvā. Jo tajā mirklī, kad viens sāk, pa sevi viens nav varējis, ja, tajā brīdī, kad vajag smuku bildi, tad jau arī to otru ir jāpasauc. Un tad jau, kur ir divi, tur arī trešais klausies, bet nāc tu arī un tā tālāk. Un esmu redzējusi, ir bijuši lūk arī projekti ar uzņēmumiem, kur tad workshopi, kuros darbinieki sāk šādi ņemties, saprotu, ka ritīgi jautri, un viņi sev katru dienu rada to saturu, jo viņam iepatīks taisīt rīlus un bildes un to un šito. Jā, pēc tam pārmet, ka viņi pamaz strādā un pa daudz taisa saturu. Bet tas ieguvums tātad ir tas, ka šī publika, tātad ārpus, mēs iedomājamies, lūk, ir škodols, ir šie darbinieki un visa auditorija apkārt, kas redzēs sadarbības partneri, ģimene, visi, kas sako, visi, kas ir kontakti, kas ir būtiski ļoti daudziem tieši arī sadarbības partneri vai klienti, lūk, arī sako privāti līdzi, ja, kā saka, sociālo aktivitātēm, tas nozīmē, ka tiek kopumā stiprināta tātad zīmola identitāte, kas, protams, palīdz pēc tam daudz citos procesos. Vēl viens, vai izlec slaids no tie pārējiem, vēl viens piemērs tam, ka ja, teiksim, skaidrs, ka labi, šis darbs, tas gan arī nav birojas, bet pie sadarbības partneri, tad tur ir pilnīgi cits slaids. Un skaidrs, es pat neesmu minējusi tajā brīdī, nekur es strādāju. Tas nenozīmē, ka katru reizi vajadzētu darbiniekiem mudināt tagot uzņēmumu un to minēt un vēl uzrakstīt tur savu amatu tā tālāk. Absolūti nē, tāpēc, ka mani cilvēki zina, viņi zina, ko es daru, un tajā brīdī, kad es ielieku darbdienas vidū ielieku bildi no jūras, ka tas man šodienas birojas, tas aizsūta ļoti daudz neapzinātus signālus auditorijai. Jo tā tad man ir work-life balance, tā tad es tieku ārā no biroja, tad nav tā, ka es tikai līdz 10 strādāju un tā tālāk, kaut arī tādas ir arī tādi posti un tādas reizes. Un šāds tas signāls ir ārkārtīgi būtisks. Un šeit, ja pieslēdzās, piemēram, HR-am, tad ir skaidrs, ka tajā brīdī, kad tiek strādāts jau uz
darbdevēja tēlu, piemēram, ja ir ļoti mērķtiecīgi, lūk, ir zināms, ka nākamajā pusgadā jāpieņem 20 jauni darbinieki, ir skaidrs, ka ļoti laicīgi var sākt strādāt uz šī tēla veidošanu, mudināt to jau esošos darbiniekus veidot, lūk, tādu saturu, lai tiem potenciāliem, kas seko līdzi, kas redz, kas pamana, rastos vēlme, lūk, šajā uzņēmumā strādāt, tāpēc, ka ir skaidrs, ka ir jautri, ir forši, ir foršs birojs, ir braucieni, ir atpūta pie jūras, kā saka, viss strādā, notiek, gribās tur strādāt. Līdz ar to atkal tam ir ārkārtīgi daudz aspekti. Šādai vienkārši aktivitātei, kā iemācīt darbiniekiem rīkoties ar sociāliem tīkliem. Un, lūk, šī iemācīšana ir tas būtiskākais aspekts, jo telefoni ir katram mums te arī. Tātad, ja mēs paņemam uzņēmumu, piemēram, 50 darbinieku, skaidrs, ka smukas bildes taisīja pratīs 5. Un tas gan ir kaut kas tāds, ko neiemācīs pārējiem. Skaidrs, ka nevar, varbūt, jā, ar laiku tas nav tik vienkārši. Talants ir vai talanti nav. Taču būtiski ir arī trenēt un iemācīt izpratni par to, kāpēc tas ir vajadzīgs. Lūk, izskaidrot darbiniekam, kāpēc runāt par uzņēmumu būs labi ne tikai uzņēmumam, bet būs labi arī pašam, tātad personiskā profesionāla tēla stiprināšana, kā tas var noderēt nākotnē. Un tā tālāk, un to visu izskaidrojot, iemācot pāris knifus un trikus, lieliska iespēja šos te 5 cilvēkus palielināt vismaz uz 20, un tajā brīdī jau šī masa būs lielāka. Tā šī te komunikācija par uzņēmumu būs daudz plašāka. Kas savā ziņā kaut kādā mirklī atvieglos darbu arī PR un marketingam, jo saturs tur radīsies pats un dzīvos pats. Lūk, tas nav manis. Paldies! Varbūt ir kādi jautājumi?